Sveiki, mīļīši! Nu ir vakars, darba laiks ir beidzies, visi darbiņi padarīti, tā kā var arī kaut ko tādu priekš sevi padarīt, ja? Tad es šķirsīju TikToku un es uzgāju, ir TikTokā tāds dziedātājs Vilča. Viņš ļoti labi dzied, man patīk, kā viņš dzied, spēlē pats, jā, viņam ir arī pašam savas dziesmas, bet viņš arī citu izpildītāju dziesmas dzied un ļoti labi viņam sanāk, talantīgs puisis. Un jā, viņu arī heiteri apcēluši, viņš tad tādas video ielicis, es tā paskatījos, mācis puisis, kad neņem galvā viņus, jā. Jo, tā arī ir, jā, jo tie heiteri visi, jebkurš cilvēks, kas raksta otram cilvēkam kaut kādu, muļķīgu komentāru, viņš nav apmierināts ar sevi, nav apmierināts ar savu dzīvi, viņam nav kaut kas kārtībā. Vai viņam skaudība, ka viņš tā nevar izdarīt, jā. Un tad es atceros, bija tāda almas tante, mēs kādreiz, kur dzīvojām, un tajā laikā tas bija ļoti sen, es biju tiešām maziņš un jauniņš. Un viņa teica par šādiem cilvēkiem, kas, teiksim, sliktu kaut ko visu laiku, kādam citam kaut ko grib izdarīt, kaut ko novēlēt. Viņš teica, ka tas jau ar žulti pilns, ja? Tam jau žults nestrādā. Un patiesībā tā arī ir, ja cilvēks ir vesels, ja? Cilvēkam negribās nekā tādu darīt, otram ļaunu novēlēt, ja? Un cilvēkam nav veselības, ja? Viņš pats ar savu nav ticis galā, un tāpēc viņš arī, bāžās, teiksim, citu tādā dzīvē iekšā, ja? Un mēģina mācīt citus pareizi dzīvot, ja? Lai gan pats nav tam pasaka hop pirms pārlec grāvi, ja? Jā, un vēl jau ir tāda lieta, kad katrs cilvēks jau dzīvo savu dzīvi, vai ne? Un katram savu dzīvi ir jāizdzīvo. Un neviens nekad nezina, kas notiek nākošajā dienā, ja? Tāpēc tie ļaunuma iemiesojumi, ja? Kad tie heiteristi, ja? Tā ir viņa dzīve, un viņiem ir jāsadzīvo šo savu žulti, ja? Ar šo savu rūgtumu savā ķermenī. Jā, un arī kas vēl viens variants, ja? Iedomājieties šie heiteri, ja? Viņi tagad ir lielākie fani tam cilvēkam, ja? Kuram viņi raksta. Paskaidrošu, kāpēc. Iedomājieties, jūs visi esat, galā šeit ir TikToks, ja? Labi, vai Facebooks, ja? Un jūs visi esat iekšā viņā, ja? Ja reiz skatāties. Un kā mēs skatāmies TikToku? Mēs šķiram uz priekšu. Paskatāmies 1-2 sekundes, ja neaizrauj tā tēma, ja, tad mēs patinam tālāk vienkārši, vai ne? Tikmēr, kamēr aizrauj tēma, un tad mēs apstājamies un klausamies. Jūs iedomājaties, cik ļoti tas cilvēks, kuram tas heiters ir uzrakstījis, viņam tam heiterim interesē, ja? Un cik ļoti viņš ir izmaina viņa dzīvi, viņa laiku, patērē viņa laiku, jo viņš jau ieiet, viņš ierauga to video, viņš netin tālāk, bet viņš viņu noskatās. Un tad viņš sāk cepties, ja? Un viņš sāk domāt, pļāviens, ko lai uzraksta, ja? Viņš tērē savas dzīves kaut kādu daļu, lai izdomātu, ko tam cilvēkam teikt. Un rakstīt. Un ne tikai to, ir tādi heiteristi, ja? Kas viņi nepārtraukti, ja, to dara, ja, visu laiku tam cilvēkam, vienam attiecīgajam cilvēkam, ik pa brītiņam kaut ko iemin. Jūs iedomājaties, viņi cilvēki vienkārši nevar viņu aizmirst, ja. Viņi visu laiku, viņi droši vien dzīvo kaut ko, un taisās iet gulēt, un noliek galvu uz spilvenu un domā, bļāviens, ko lai tā Vilčam uzraksta, ja. Jā, Dievs, iedomājieties, cik ļoti šie cilvēki, kas liek savus video, kas kaut ko dara, vienalga sociālajos tīklos, ja, cik ļoti viņi ietekmē šo heiteru dzīves. Jo viņš nevar patikt tālāk. Viņš nevar nomierināties, viņam vajag kaut ko ierakstīt, viņam vajag kaut kur to savu žulti spļaut ārā, ja. Tā kā, jebkurā gadījumā visi, kas kaut ko liek, kaut ko dara, un kuriem negatīvi komentāri ir, tik tiešām vienkārši neņemiet galvā, jo, ir cilvēki, slimi cilvēki, vienkārši slimi cilvēki, viņiem rūgtums ir iekšā, ja, un viņi nevar pārdzīvot to, ja. Tā kā, jā, jauku vakaru visiem.